Paldies. Vārds vietā, jo es uz vingrošanu neesmu bijis, kā jūs redzat, šķīps līks. Muguras satraumē. Bija doma, Eģis jau nolecis ir šodien, man bija doma, ka man arī vajadzētu pāriet digitālā sfērā, bet es sapratu, ka šī patiesībā acīm redzot ir viena no pēdējām reizēm, kad mēs tiekamies klātienē. Jo paies tur pāris gadi, mēs kaut kādā mākonī, kaut kādas mūsu astrālās, digitālās vīzijas satiksimies un zīmēsim kaut kādus tur attīstības tur plānus un tomēr ir jauki. Un nevajadzētu aizmirst to pašu, pa ko jau arī mans kolēģis no Ādažu pašvaldības teica, ka tās lietas ir jātur vienkāršas. Un it īpaši jau tas ir tādām mazām pašvaldībām. Un tad tagad arī pirmīt domājot līdz tam, kas šeit notika zālē, es domāju, kā es vispār esmu nonācis līdz tam, ka es šodien stāstu kaut ko tādu, kas patiesībā ir Varam ministrijas izdomāts, Varam ministrijas cauri MK ministra kabinetam dabūts. Es tur vienā kaktiņā esmu parādījies, bet es viņu tagad mēģināšu jums noprezentēt. Līdz ar to tā mana attieksme pret to visu pasākumu ir duāla. No vienas puses mēs esam fantastiski cilvēki. Mēs mēģinām taisīt instrukcijas, jebkam. Visi mūsu likumi ir nevis pēc būtības, bet aizvien sīkākas un sīkākas instrukcijas, kā mums jādzīvo, kā pa labi, kā pa kreisi. Ja mums būtu 3 nodokļi, es atvainojos, mums vids būtu viens stāv mājiņa, tāda 260 kvadrātmetri. Tāpatās arī mums šeit pārējiem. Mēs paši sarežģam pirmkārt dzīvi un pēc tam lepni ieviešam elektronizāciju, jo bez tā mēs nevaram tagad ar šo dzīvi tikt galā. Un tad, kad mēs viņu esam veiksmīgi un efektīvi ieviesuši, tad mums atbrīvojas resursi, lai mēs varētu vēl kaut ko izdomāt un ko atkal varētu elektronizēt. Tad par abrevatūru. Valsts un pašvaldība vienotais klientu apkalpošanas centrs, jeb VPV KAC. Tātad ideja ļoti vienkārša. Cilvēks, kad iet, viņš vēršās pie kāda, kas var no valsts puses, ar to es domāju plašā nozīmē valsts puses, tā kā valsts pārvaldes iekārtas likumā rakstīts, ka tā ir gan valsts centrālās pārvaldes, gan pašvaldību institūcijas. Viņš vēršās pie publiskās pārvaldes, valsts pārvaldes, tik tālu, cik viņam jāvēršās. Tur ir vairāk gadījumi. Policijiskā funkcija, ka viņš tur grib kaut ko uzcelt, un tas varbūt ir jāsaskaņo ar kaut kādu sabiedrības daļu. Tur var būt visādi sociālai pabalstu un atbalstu funkcija, kaut kādas ierosinājuma lietas. Un šobrīd mums ir pilnīgi vēsturiski izveidojusies situācija, ka Latvijā ir vienmēr kopš cara laikiem bijuši ļoti daudz pagastu. Viņus cara laikos izveidoja ar aprēķinu, lai cilvēks varētu kājām 3 dienās aiziet uz pagasta centru un atnākt mājās. 3 dienās. Un tāpēc Latvijā bija vairāk 800 pagasti, un viņus salika ņemot vērā ceļu tīklu, ņemot vērā to, kas tajā vietā bija. Tāda tā sistēma pastāvēja diezgan nesen, pa lielam nokritās līdz kaut kādiem 536, laikam bija pēdējais skaidrs, un tad reformas rezultātā mums tagad ir 119. Un kāpēc es to stāstu? Stāstu to, ka pa lielam tātad šī nepieciešamība apmeklēt klātienē nekur nav zudusi. Un viņa vēl aizvien cilvēkiem ir. Un mēs te pirmie diskutējam, ko darīt ar tiem, kas dzīvo meža vidū, interneta nav, telefona nav, telefons varbūt ir šodien gandrīz jau katram, datora nav, neko neprot, vīrietis no 40 līdz 60 gadiem, tā kā es, riska grupa. Tā man atbild ļoti vienkārši. Paplašiniet skolas autobusu funkciju, aizvediet to cilvēku līdz tam kaut kādam savam pagastu centriņam, dodiet viņam iespēju nokārtot, ko viņš tur grib nokārtot, pie viena viņš aizies uz tirgu, uzsitīs klaču, nopirks kaut ko vērtīgu, aizbrauks ar to pašu busiņu mājās, viss būs laimīgi. Nevajag pārmērus mēģināt katram cilvēkam tā kā mediķi. Ja cilvēkam ir kāds caurums, tad viņi kaut ko tur mēģina iebāzt. Iebāzt tās digitālās tehnoloģijas iekšā katram. Manuprāt, tas nav vajadzīgs. Un VPV KAC tātad ir viena no šādām te vietām, kas ir mēģinājums. Pirmais tāds mēģinājums to novest līdz kaut kādam rezultātam. Ka, respektīvi, ir vietas mums, ideālā gadījumā pa visu Latviju, kā es teicu, lai 3 dienās ar kājām jebkurš var aiziet un atnākt, un tanīs vietās cilvēks var nokārtot jebkādas saistības, kas viņam ir attiecībā pret valsti. Tāda ir šī VPV KAC ideja.
Nu, un tad attiecīgi es izskriešu cauri tām lietām jau, kas ir nedaudz kontekstā ar VPV KATS, kādas ir normatīvos aktos prasības, kas ir pašvaldībām šobrīd sāpīgie punkti, ņemot vērā, ka lielākā daļa nav lasījuši visdrīzāk šos MK noteikumus, un attiecīgi iespējamie rīcības varianti, un ko ar to visu var iesākt VPV KATS. Tātad VPV KATS, nerunājot par manu ģenerālo ideju, ir materializējies, kā, protams, ministru kabineta noteikumu numur 401, kas saka, ka VPV KATS tātad ir vieta, kurā tiek sniegti šie te valsts un pašvaldību pakalpojumi, izmantojot tā saucamo vienas pieturas aģentūras modeli, respektīvi, ka cilvēks vienā vietā var saņemt dažādu institūciju pakalpojumus. Viņam nav jāvēršās dažādās institūcijās. Kas šeit vēl ir interesants klāt? Tas, kad tiem VPV KATSiem ņemot vērā, ka vairs nav cara laiki, bet ir kaut kāds modernāks gadsimts, ir iespējams arī pazvanīt, ir iespējams ar viņiem komunicēt arī tur e-pastos vai WhatsAppā vai tam līdzīgi, un VPV KATS nekādu nav ierobežot izveidot šos te risinājumus, kā ar viņiem varētu komunicēt. Ja arī tā kāds grib WhatsAppā ņemties, tas ir iespējams. Tā skaitā ir arī dotācija neliela VPV KATSiem no valsts, un viņi var sakaru izdevumus attiecīgi atmaksāt. To es stāstu tāpēc, ka pa lielam cilvēkam vajag kaut kur aiziet, ja viņš negrib iet vai viņam tas jautājums nav tik būtisks, viņam vajag kaut kur pazvanīt, un VPV KATS ir radīta un domāta, lai šo te funkciju nodrošinātu. Ideālā gadījumā, tātad, kā jau es minēju, jebkurā VPV KATSā, jebkurš pakalpojums. Lūk. Lai dzīve nebūtu cukurs, mums valsts ir izdomājusi, ka kaut kas ir jāsāk darīt ar šiem te pakalpojumiem. Jo raugi, kā ir, mēs visi ieviešam e-pārvaldi. Latvijā, labi, 119 pašvaldības, un tātad ir 119 veidi, kā var sniegt pašvaldību pakalpojumus. Mēs Ventspilī saskaitījām savus pašvaldību pakalpojumus, mums sanāca priekš IT cilvēkiem apaišs skaitlis 256. Ja mēs pareizinām 256, labi, nebūs visiem 256, būs kaut vai 200 pakalpojumi, pareizinām ar 119, un mēs iegūstam wow. Ja mēs mēģināsim tur kaut ko elektronizēt, mēs esam totālā mežā. Un lai kaut kā no šī te kalambūra tiktu ārā, no otras puses pašvaldības, viņi saka, mums ir pašvaldību harta, tas pašlaik ir īpaši aktuāli, arī Ventspilī brauc Eiropas pārstāv, mums ir bieza mapa, ko mēs visi gribam, lai būtu vēl neatkarīgāk no valsts. Un mēs esam neatkarīgi. Un tomēr ir jārod kaut kāds šis te racionālais grauds un mēģinājums no valsts puses veidot pamatu šādai te racionālai sadarbības izveidei, pakalpojumu aprakstīšanai un kaut kādai vispār izpratnē par to, ka kaimiņš arī dara to pašu, un tad mēs varētu darīt vienādā veidā, gala beigās arī cilvēkam būtu vienkāršāk. Ir tātad šie te MK noteikumi. Un lūk, viņi nosaka to, ka iestādēm visām tātad ir jāveic šo te savu pakalpojumu aprakstīšanu valsts pārvaldes pakalpojumu katalogā. Un tur, mīļie, veriet vaļā tos MK noteikumus, izlasiet, kas ir pakalpojums. Tas ir pirmā vieta vēsturiski, kur, izņemot konkurences likumu, ir vispār nodefinēts, kas ir pakalpojums. Jo līdz šim tādas definīcijas normatīvajos aktos mums nebija priekš valsts pārvaldes. Tātad šeit ir nodefinēts, kas tas ir. Vai ielas tīrīšana ir vai nav pakalpojums, tātad atbildes šī te MK noteikumos atradīsiet. Un pats būtiskākais tātad ir jāveic šī te aprakstīšana, katram pašvaldībai jākļūst par lietotāju VRA sistēmā, kur to visu var savadīt iekšā. Un attiecīgi tad ir, protams, jākontrolē, ka tur viss ir kārtībā un jāpublicē pēc tam pakalpojumu izpildes rādītāji. Un tad tas lielais āķis vai sarūsējusī nagla, kā viņu mēs gribētu nosaukt, ir šiten, ka pieteikto pakalpojumu skaits konkrētam pakalpojumam, plus vēl attiecīgi katram pakalpojumam tur pieteikumam izmantotais kanāls un tā tālāk, šitie tie maziņie tie punktiņi, viņi ir tie, ko šobrīd neviena pašvaldība, ieskaitot Ventspili, it kā es tā nedrīkstētu teikt, bet es domāju, nav gatava. Un tā saskaitīt, noprezentēt, parādīt. Līdz ar to te ir krietnas darba apjoms mums priekšā, pilnīgi neatkarīgi no tā, vai tas būs VPV KATS vai jums nebūs VPV KATS, bet tāds ir likums. Likums ir likums. Otra lieta, tātad 400 MK noteikumi. Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu noteikumi. Draugi, mums Latvijā ir tāda tendence, ka mums šausmīgi patīk portāli.
Visi domā, ka tas ir kaut kas krūtāks kā weblapa, tāpēc sauc savu weblapu par portāliem. Un mums ir valsts portāls, kur tā kā teorētiski skaitās, kad ir visi valsts pārvaldes pakalpojumi, tad mums dīvainā kārtā parādās vēl visādi veselības, e-veselības portāli, kur ir kā tie paši pakalpojumi, bet ir cits portāls. Tad, lai pārbaudītu, tur, teiksim, elektronisko parakstu, man atkal jāiet uz citu portālu. Nu, to portālu mums ir daudz. Un arī katra pašvaldība, nu vismaz sev cienoša pašvaldība, mēģina taisīt portālu. Un līdz ar to rodas jautājums, kāpēc gan mums nelikt savus pakalpojumus savā portālā. Īsa atbilde, protams, dariet tā, garā atbilde, dariet tā, bet padariet viņus pieejamus arī portālā Latvija LV, jo ir pilnīgi muļķīgi, ka ir jāmeklē visur, kur tas varētu būt paslēpts, bet nav vienas vietas, no kurienes varētu tā kā šo te visu pakalpojumu kopumu dabūt. Tas ir vajadzīgs gan vienkārši cilvēkam, kurš nav pastāvīgs jūsu pagasta vai novada iedzīvotājs, gan arī vienkārši, lai būtu viena vieta, kā šo te kopā situāciju turēt, un cieši saistīts ar pakalpojumu aprakstiem, jo, protams, ka ja mēs kaut ko elektronizējam, tad būtu pilnīgi loģiski, ka mēs to darām, maksājam vienu reizi, nevis katrs samaksā kādam citam izstrādātājam, pēc tam vēl ar to visu cīnās, un to pareizina ar 119. Lūk. Kas ir interesants un jauns, varbūt tāds tāds sīks pierakstīns, kad ir jāsniedz atbildes uz portāla Latvija LV gala lietotāju uzdotajiem jautājumiem. Tātad, ja jums kaut kāda informācija ir par saviem pakalpojumiem portālā, tad jums ir arī jādod atbildes uz jautājumiem. Tātad jānosaka cilvēks, jāpiešķir viņam kaut kādas tiesības tur kaut ko atbildēt, jāparūpējās, lai viņš zina, ka viņam tādas tiesības ir piešķirtas, un lai viņš arī paceļ savu astu un reizēm pastāsta, kādi tie jautājumi tur ir. Nu, lūk. Nākošais. Normatīvu aktu prasības, kas attiecās uz MK noteikumiem 402, tas jau ir viss, kas ir uz e-pakalpojumiem. Nu, šeit puse no zāles ir saistīta ar IT, vienkārši es jau jūs pusi pazīstu apmēram. Otru pusi nepazīstu, līdz ar to pieņem, ka nav ar IT saistīti, jo es esmu valsts šitā pusē apmēram no 98. gada. Guntars ir tikai vēl senāk laikam un ir atzīstams par visu laiku ilglaicīgāko pašvaldību IT jomas cēlāju. Lūk, un tad ir oficiālās e-adreses likums, kas nosaka nedaudz nemaz kā to, kad visa saziņa ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem turpmāk būs caur šo te elektronisko adresi. Un te ir šorīt tas tā caur puķiem izskanēja, man muguras sāp puķis, līdz ar to liekas tur tālas. Es teikšu, kā ir. E-adrese tas nav nekāds elektroniskais pasts, aizmirstiet. Tā ir vieta, kur jūs variet ielogoties Latvija LV un redzēt kaut kādas rindkopiņas uz ekrāna. Tas nav nekas tāds, kas jums atskries tur uz mobilo tālruni, atskries planšetē, jūs varēsiet tā kā WhatsAppā tur žlīg kaut ko nospiest, nofočēt, aizsūtīt un pēc tam pateikt, kā es tur nolīdzināju zemi. Tas nav priekš tā. Valsts ir daudz stingrāka. Kā jau es teicu, mums likuma lielākoties mēģina ļoti detalizēti instruēt, kas ir jādara, kā nav jādara. Un lai arī kā es negribētu savu personas kodu uzrakstīt un atļaut uzrakstīt visiem, rakstiet kaut uz žoga, nekāda tur noslēpuma nav. Lūk, publiskai pārvaldē tur saskaņā ar 2000 gadu senām tradīcijām ir atļauts tikai tas, kas viņiem ir atļauts, un tas nav teikts, ka tas ir atļauts, un līdz ar to viņi to nedrīkst darīt. Iepūtiet. Un līdz ar to tā saziņa šeit ir daudz stingrāka, un jums ir un tā kā likums to nosaka, tad jums ir jāiemācās visiem uz šeieni nosūtīt kaut kādu informāciju, nolasīt šo te informāciju, kas tur būs jums atnākusi, un ar to visu strādāt. Vēl, kas šeit ir izlaists un aizmirsts, tad vēl ir tāds jauks, kā viņš laikam saucās paziņošanas likums, ja es pareizi atceros. Un tā likumā savukārt ir teikts, ka kad iedzīvotājs un valsts institūcija var arī komunicēt, izmantojot parastu e-pastu un droši elektroniski parakstītus dokumentus. Tā kā arī šī joma nekādi nav liektam, e-pasts no tā var neizzust. Būtiskākā ideja ir tāda, ka ja tas iedzīvotājs nesaka neko, bet ir iedomājies, ka viņš ir paņēmis to savu EID kartiņu ar to parakstu, ko viņš varbūt nemāk pat lietot, tad jums obligātā kārtā ir jāsūta visu uz to e-adresi un nav jābrīnās, ka tas iedzīvotājs nereaģē, jo visdrīzāk viņš pats neprot ar to tikt galā un pat nezina, kad kaut kas ir atnācis.
Līdz ar to padomājiet, ko jūs gribiet dublēt. Variet dublēt un nemetiet uzreiz plinti krūmos visi tie cilvēki, kas ir pieteikušies jums saņemt pa e-pastu kaut kādas ziņas, kaut vai uz ZZDats nodrošināto nekustamā īpašuma nodokļu nomaksu. Nemetiet to visu uzreiz ārā. Nekas nav tāds, kas no 1. jūnija nomainīsies miljonam cilvēku vienā naktī. Saglabājiet arī šo te vienkāršos kanālus, kā e-pasts, kā telefons, kā vienkārši cilvēku pieejamība, kam var pieiet klāt un kaut ko runāt. Lūk. Kas tad pašvaldībām šī visā sakarā ir jāveic? Tātad jāveic esošo pakalpojumu apzināšana, harmonizēšana. Tas būtu tā kā savā starpā kaut kā jāvienojās, ka mēs darām lietas tā. Un, attiecīgi, protams, jānodrošina šī te publicēšana Latvijā LV un regulāra informācijas atjaunošana. Ir kādi mēģinājumi 3 bijuši to izdarīt pa visu valsti, neviens vēl nav izdevies. Es ceru, ka šis būs jaunāks, labāks, skaistāks, brīnišķīgāks mēģinājums. Un varbūt mums izdosies kaut kādā mērā šīs te vismaz to minimālo grozu ar tiem pašvaldību pakalpojumiem nodrošināt. Starp citu par pakalpojumiem. Te jums šodien tāda netradicionāls bišķiņu piegājiens vadīšanā. Es atļaušos bišķiņu nočiept to stilu. Un kurš visbiežāk izmantotais pašvaldību pakalpojums? Gandrīz labi, bet nav. Tālu projām, nav dzīvesvietas deklarācija. Vienreiz tālu nav. Padodaties. Transporta pakalpojumi. Tāda arī ir. Cilvēki brauc, cits katru dienu, cits tur varbūt reizi nedēļā, bet viņi brauc. Un otrā vietā mums stāv komunālie visi pakalpojumi. Katrs reizi mēnesī saņem tur 1 vai 10, cik tur katrā pašvaldībā ir, rēķinu, siltais, tur ūdens un tas un tas un tas. Ja nedzīvo, teiksim, tā viensētā lauku. Un tas ir otra lielākā grupa. Un ar lielu atrāvienu tālāk seko visas dzīvesvietas deklarēšanas, laulības un pārējais. Padomājiet paši, kā klienti būdam. Cik bieži jūs esat gājuši uz to savu pašvaldību, reāli kaut ko kārtot. Es mēģināju savā laukos, man arī lauki, un es mēģināju tā kā apzinīgs pilsonis, salasījies likums, es savai pašvaldībai teicu, ziniet, es gribu siltumnīcu uzcelt, kā man tur jākārto, tā normatīvie dokumenti. Viņi saka, jums kāds ienaidnieks ir? Cel to savu siltumnīcu. Tādā ziņā, teiksim, visu šī saimniecība jums ir jāpārskata no liederības viedokļa. Un šie te pakalpojumi, kas ir relatīvi reti, līdz ar to viņi būs tiem cilvēkiem mazāk arī sāpīgi, mazāk jūtam ikdienā. Un lai arī kā jūs neuztaisītu brīnišķīgu tur e-formu un nesaliktu klāt visādus tur ķiņķēziņus un neaizbraukāt līdz katram iedzīvotājiem, neizstāstīt, ka viņš tagad var, laulībām, piemēram, pieteikties elektroniski, aizsūtot kaut kādu dokumentu. Cik jums viņi precējās, tik jums viņi arī precēsies. Un pa lielam tā ietekme droši vien tur būs 100 cilvēku gadu laikā. Lūk. Tātad. Kādi ir iespējamie rīcības varianti? Pirmais variants – nedarīt neko. Par to, kad ko tik pašvaldības nav izdarījuši. To nav izdarījuši un šito nav izdarījuši. Un pa lielam neviens par to nav atlaists. Es domāju no vadības. Ja tur kāds mazais neizdara, tad viņi, protams, piežmiedz un izmet ārā. Bet, var nedarīt neko. Vienkārši tas mans mēģis, vēstījuma mēģis bija, jūs ziniet, ko jūs nedariet. Tie bija tie normatīvie akti, ko jūs neizpildiet. Attiecīgi var izpildīt visas prasības, uzturēt visu un var taisīt pats, kaut vai šķīps un līks, tā kā es, bet mans. Un attiecīgi var kaut kā savietoties kopā ar citiem. Un var izmantot VPV kāds iestrādnes kā atbalsta punktu, lai pārceļot šos pakalpojumus uz vienas pieturas aģentūras modeli, viņus varētu automatizēt un sniegt, un pie viena var arī vienoties ar citām pašvaldībām, citiem VPV kāds centriem, lai viņi arī viņus sniedz. Lūk, tā, es aizgāju priekšu.
Tātad šī VPV kats loma, kāda viņa šobrīd ir, viņi strādā pārsvarā pa valsts pakalpojumiem, VSA, vidi, bet doma ir nākotnē likt iekšā arī pašvaldību pakalpojumus, tātad pārskatīt šos te sniegtos un harmonizēt un salikt iekšā apmēram šādā te ietvarā. Šobrīd mums stāv, teiksim, VSA vai valsts ieņēmuma dienas, te varētu parādīties arī jebkāda jūsu pašvaldība, salikt iekšā jūsējos pakalpojumus, ko jūs gribētu tur salikt iekšā. Attiecīgi pa katru no pakalpojumiem var uztaisīt kaut kādu datu struktūru, kādu viņam ir vajadzīga, un attiecīgi viņš jums būs. Tā ir lieta, ko nodrošina šī te sistēma. Otra lieta, ko viņi nodrošina, ir tas, kad, ja ienāk iekšā kaut kāds zvans, vai viņš nāk no Latvijas LV portāla, vai vienkārši patiešo, ienāk kaut kāds e-pasts, jebkāds saziņas kanāls, ja kaut kas iekrīt iekšā, tad jūs variet viņu vai nu kādam pārsūtīt, piemēram, zvanu pārsūtīt, lai noklausās tas, kuram bija tas ceļš jāremontē. Var izveidot pakalpojumu un vai pievienot kādam jau sniegtam pakalpojumam, ja jūs par to pakalpojumu kaut ko komunicējat ar iedzīvotāju. Tātad jums ir centralizēta viena vieta, kur jūs variet ar visu savu saziņu tikt galā. Un te nevajag jaukt, tā nav dokumentu vadības sistēma, tā ir tieši tāda, teiksim, pakalpojumu vadības sistēma. Un ir zināšanu bāze, kur tātad satura informāciju, gan to, kas viņi paņem automātiski informāciju no Latvijas LV, tātad to, ko jūs tur būsiet nopublicējuši, gan arī vēl papildus tā informācija tur ir pieejama meklējamā formā, kas ir vajadzīga tam cilvēkam, lai viņš to pakalpojumu varētu kvalitatīvi sniegt. Kaut kādas vai veidlaps, vai apraksti, vai mācību materiāli, lai viņš var saprast kādos gadījumos, kas viņam jādara. Lūk, Ventspils pieredzi izlaižam. Slaids gan jau būs kaut kur internetā, kruti un daudz. Tas, ko mēs esam izdarījuši pa lielām, vislabāk raksturo šo te. Tas ir mūsu, es 2000. gadā aizgāju uz Ventspilu strādāt, un tagad ir 17 gadi pagājuši. Šī ir tā vīzija, kā mēs mainamies. Mēs mēģinām izstūrēt, mēs visu šo laiku liekam kaut kādas kārtības ieviešanā, izveidošanā, uzturēšanā. Tas ir tas, uz ko mēs arī mēģinām iet spiest, protams, ne jau tikai vadu jūklī, bet arī šī te procesu lietā, kas ar to ir saistīta. Tātad ir atbalsta dienests, ir visiem VPV kaciem šī sistēma izveidot. Tas jau ir cits stāsts, kā viņi tur veidojās. Un pats būtiskākais un beidzamais slaids, es apsolu, ir tas, ka mums ir pašvaldībām kopējs projekts. Ir tādi divi, Rīgas doma cerams, ka izcīnīs vienu. Mēs esam bišķiņi tālāk tikuši, mūsējs jau ir uz CFLA iesniegts un tiek virzīts uz MK apstiprināšanai. Tātad mēs varam pirmkārt attīstīt šo te VPV kats rīku, otrkārt mēs varam izmantot un izveidot kaut kādus šo te finansējumu kaut kādai koplietošanas risinājumu izveidē. Un pats būtiskākais, 54 pašvaldības jau ir pieteikušās ar mums līdzdarboties. Tie vārtiņi nav slēgti. Jebkurš var nākt un teikt, ka viņš arī grib redzēt un darboties līdz. Kāds ir iegūms? Tāds, ka darbojoties līdz, jūs varēsiet stūrēt to, ko mēs kopā veidosim. Un arī, protams, izmantot bez maksas vēl 5 gadus pēc projekta beigām, kas būs tālāk 2025. gads. Viss. Un tā ir cilvēku komanda, es un tie, kas to visu mēģinās celt augšā. Paldies! Paldies! Drīkst apakaļ to slaidu, lūdzu. Apakaļ drīkst slaidu, lūdzu. To priekšpēdējo bildi, lūdzu. Priekšpēdējo, ja tur vēl ir. Es nezinu, es vairs neprotu. Labi. Priekšpēdējo. Nē, jauna nevajag. Es ātri. Jā, priekšpēdējā bilde. Priekšpēdējā bilde. Tuņ, jā. Nē, nākamā. Jā. Te mēs arī redzam, neviena veča no 40 līdz 60. Paldies, Egam!